Esiet sveicināti, dāmas un kungi, tiešraidi no Ventspils Olimpiskā centra. Alders Latvijas basketbola līgas spēles starp turnīra līderiem basketbola klubu Ventspils. Un viena no šīs sezonas patīkamākajiem pārsteigumiem basketbola klubu Jelgava. Un joprojām paliek bez punktiem šodienas viesu komanda Vigins. Pret Čāvaru var spēlēt 1-1, to arī izšķirās darīt. Mičels, tālāk Ate, Gulbs, viens pats atstāts stūrī uz 3 metienu līnijas un precīzi. Mazākā 6 minūtes jāspēlē pirmajā ceturdaļā, tiesa Ventspilniekiem uzbrukums un iespēja savu punktu ražu palielināt. Ate no tālās distances. Viena no pēdējiem Ventspilnieku punktiem. Gūtiem pirmajā ceturdaļā. Labi piespēl caur kājām un 2 punkti. Un saka savas komandas kārtējo uzbrukumu. Labi uzlauž pretinieku aizsardzību, viņš pēc 3 metienu līnijas. Nu, tiesa gan Krīvbas basketa komanda trenēja savā debijas gadā šajā valstī. Sopatas Treflu. Polijas bainieks Prūta Peiners, bet norientējās situācijā, izspēlējot bumbu Atem aiz 3 metienu līnijas. Šeļakovs uzsāk apspēlēšanas manevru. Vairāks piespēles. Noslēdzoties ar Gulbu metienu no 2 punktu zonas, tas ir precīzs. Saņems bumbu atpakaļ no Šeļakova. Pīts pēc pirmajiem punktiem šodienas mačā un, lai arī negribīgi, bet bumbu tomēr atrod ceļu līdz groza apakšai. Skaņas signāls jau bija atskanējis, līdz ar to noslēdzies pirmais puslaiks. Otrajā ceturdaļā jau saturīgāk spēle no Jelgavas basketbolistu puses. Pirmā 10 minūtes pa galām nepadevās viesu komandai. Šodienas spēlē turpina arī otrajā puslaikā, vismaz tā sākumā. 30-55. Panāk 5-5, jeb neizšķirt. Jelgavnieki trešajā 10 minūtē tiesa ne uz ilgu laiku. Māris Gulbs. Atem spēle beigusies, starp citu. Tā. Arī sanāk bija 3 piezīmes viņam. Kā to uzsvēra pirms brīža. 4. saņēma personisko par šo Mārtiņa Gulbja vadītās komandas rīcībā Peiners. Tālāk Gulbis viens pats atstāts pie 3 metienu līnijas un ir precīzs. Gražuls pažēloja Jelgavas komandu. Labas pozīcijas metot bumbu garām grozam, bet neko ne. 3-3 šobrīd uzbrukums un Ventspilnieki nolem pagaidīt aizsardzību. Bet dodās to izdarīt, bet Steinbergs neredz, ka turpat Mičels ieskrējies viņam aiz muguras. Tiek apzakts, ātrais pretuzbrukums Gulbis, 2 punkti no groza apakš. 13 punktus viņš gūs, rezultīvākais savas komandas spēlētājs. Gulbis. Piespēle Peineram, vēl viena piespēle un slam dunk noslēgumā Buķankovam. Un šoreiz jāslavē Peinera piespēlētāja talants. Šodienas Alders Latvijas basketbola līgas spēle starp turnīra līderiem. Basketbola klubu Ventspils un 5. vietā esošo pirms šodienas mača basketbola klubu Jelgava ir noslēgusies pārliecinošu uzvaru Ventspilniekiem. Izpaudās komandas pārākums